Sveiki, šī ir atkal video otra daļa, pat cik tas ir KLS bizness, un mēs te vispār runājam, kā pelnīt naudu. Parunāsim par tādu svarīgu tēmu, kā ātrās schēmas, kā vienkārši nopelnīt naudu. Pirms parunāsim par talantiem, ja? Un pēc tam, kā vispār var izmantot šīs schēmas. Pieņemsim, jūs ar 1, 2, 3 izrakstīti bija talanti, ja? Man patīk video iztaisīt, es mārketingā kaut ko zinu, ja? Un, teiksim, man ir kaut kādi savi talanti, ja? Otra daļa ir vairāk par to, kad nav svarīgi, kādi ir, ja godīgi, mūsu talanti. Pat pieņemsim parastu cilvēku, kurš tikko ir iebraucis lielajā pilsētas dzīvē, ko viņam darīt, kā viņam vispār atrast to pirmo naudiņu. Ja? Iet strādāt uz onkuli, ok, kā variants, bet tad tev jābūt skaidrai bildē, ka tu sevi nododi 40 stundu atkal verdzībai, nedēļas laikā, bet tu to visu dari dēļ naudiņas. Ja? Svarīga tēma. Pirmā schēma vispār, kā var uz ātro iegūt kaut kādu naudiņu. Pirmais ir starpniecība, otrais ir atkal kontakti, veselīgi kontakti, un trešais ir kāda iesaistīšanās jau kādā esošā vai arī no nulles uzbūvēt projektu. Šīs trīs tēmas ir feins ar to, ka nav nepieciešams vispār nekāds starta budžets. Paņemsim, pašu pirmo starpniecību. Starpniecība nevis tādā tēmā, kad kaut kur nopērts lētāk, kaut kur pārdot dārgāk. Nē, šitais vispār galīgi nav nekas nepieciešams. Paņemiet, paskatieties tajā nozarē, kur jūs strādājat, vai arī vienkārši savā ikdienā, kur jūs atrodaties. Ir viena daļa cilvēku, kuriem ir nepieciešami vieni pakalpojumi, otriem ir cilvēkiem nepieciešami otri pakalpojumi. Ja? Vai nu pakalpojumi, vai nu preces. Galu galā jūs varat ļoti lielu naudiņu nopelnīt, vienkārši savedot šos te visus abus divus cilvēkus kopā. Abus divus, trīs cilvēkus kopā. Otrā daļa ir kontakti. Ja precīzāk pateikt, tad tas ir vērtības izveidošana. Sanāk, ir cilvēkam kāda nepieciešamība, viņš vēlās vai nu savā dzīvoklī, vai nu savā mājā, vienkārši savā dzīvē tik galā no kādas problēmas. Jūsu galvenais uzdevums ir noskaidrot to problēmu, ja? Otrs uzdevums ir izveidot dubultā vērtību. Apmēram, paņemsim kaut vai situāciju, kad jums ir maziņš bērns un jums viņu nav kur atstāt. Ja? Ko jūs varat izdarīt? Skaidrs, ka ir nepieciešama auklīte, bet jūs varat izdarīt tā, kad pateikt, kad jums ir pazīstama auklīte, kura ne tikai paņems jūsu bērniņu pieskatīs, bet arī pastrādās ar viņu, attīstot viņā, iemācot angļu valodu, iemācot rakstīt, iemācot zīmēt, tādas tefīšas vērtīgas iztaisīt. Ko jums atliek darīt? Vienkārši, ja cilvēkam ir tāda nepieciešamība auklītē, jūs viņam pasakat, ka ok, tagad man kaut kur mājās ir palikusi vizītkartīte, es vēlāk atnākšu mājās, tev iedošu tās vizītkartītes kontaktus. Nekas, ja nākamā nedēļa to izdarīšu. Gan jau cilvēks pateiks, nekas. Ok, problēma atrisināta, ja? Pēc idejas. No viņa skatu punkta, no klienta skatu punkta. Tagad jūsu otrā daļa. Otrā daļa ir paņemt vai nu Google, vai nu 1188, vai nu vienkārši pa tuvākajiem cilvēkiem pastīties, kur jums tiešām varētu būt tāda auklīte, kura ne tikai pieskatīs bērnu, bet arī spēs viņu iemācīt angļu valodu, vai arī iemācīs viņu, kā skaisti kaut ko no papīra iztaisīt. Teiksim, viņu veselīgi ar viņu laiku pavadīs, nevis ka vienkārši nosēdēs pie televizora, skatoties, kamēr bērniņš kaut ko dara. Atrodiet to cilvēku, pajautājiet, klausies, man ir klients, iedos man 20-30% kaut kādus, ja es tev viņu atdošu. Ja? Jūs, pirmā daļa vēl, atgriežoties atpakaļ pie pirmās daļas, jūs varat pateikt, ka tie pakalpojumi būs tādi, padārgi savā ziņā, ka kaut kur maksās tā auklīte 30-40 eiro. Varbūt 50 un 100 paņemt. Jums jāstāsta, kas tas par cilvēku, ja? Cik daudz viņš ir gatavs samaksāt. Ja? Nosīt 100 eiro. Cilvēks gatavs samaksāt, lai viņa bērniņu pieskata veselu diennakti vai arī 2 diennaktis kāda profesionāla un fantastiska auklīte. 30% atkal atrodot te auklītes, 30-20% viņi atkal būs jūsējie. Ja? Šeit uzreiz parādās jautājums, vai tā auklīte mani uzmetīs? Neuzmetīs. Ja jūs viņu atnesāt vienu klientu, viņi uzreiz sapratīs, ka jūs viņu otru un trešo atnesīsiet. Pat cik tas veidojas naudas tāds aplītīs, sanāk. Jūs viņai varat dot patstāvīgus klientus un patstāvīgi no viņas kaut kādas procentus saņemt par to visu. Tas taču ir fantastiski. Jums pat, ja godīgi, nav nepieciešami nekādas vispār pilnībā investīcijas. Ja, ja par trešo daļu iesaistīties kādā projektā, šeit visdrīzāk jums atkal būs nepieciešami tie talanti. Paņem pastīties, ko jūs labi darat. Varbūt tās jums patīk grāmatvedība, varbūt tās jums patīk rakstīt, varbūt tās jums patīk uzņemt video. Un ko darīt tālāk? Okay, jūs atklājāt savus talantus, sazvanīties ar tiem cilvēkiem, paņemt pastīties. Vai jūs varat nospēlēt kādu konkrētu lomu, bet nevis par cieto algu, bet par kādu konkrētu procentu no jūsu padarītā darba, ja jūs ar pārdošanu nodarbojaties. Grāmatvedības sakārtošanas, ja ir tā pati grāmatvedība. Skaties pēc saviem talantiem, kādu pievienoto vērtību jūs vispār tam mazajam vai arī vidējam uzņēmumam varat dot. Ja? Protams, vienmēr neaizmirstiet noslēgt līgumus, tas ir diezgan svarīgi. Ko mēs tālāk darīsim? Ja? Mums ir 3 veidi, kā
pelnīt. Pirmais ir atkal tie paši kontakti, otrais ir startniecība, trešais ir atkal izvēlēt kādu savu projektu un skatīties, kā to vispār var bez jebkādiem bāzes finansēm. Katru no šiem projektiem es soli pa solim realizēšu, ņemšu, skatīšos, kas man apkārt notiekās, jums visu atkal atrādīšu, kur es dabūju vajadzīgos cilvēkus, kurus viņus atradu, kā vispār viss notiekās, visi zvani, pacentīšos arī tos nofilmēt. Gaidiet nākamos video, pavisam drīz jau paņemšu, atrādīšu, kā tas viss notiekās. Tā kā tikamies tālāk kailajā biznesā, ņemiet, pierakstieties labāk zem manajā YouTube kanālu un skatieties tālāk, sekojiet līdzi. Un, protams, Kailas biznesa, ja jums ir kādi jautājumi, protams, par visiem tiem projektiem, ņemiet, uzdodiet. Ar prieku atbildēšu tos. Tā kā gaidiet nākamos video. Pagaidām, čau!